Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses pāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, dārgie klausītāji un skatītāji! Es jūs no visas sirds sveicu mūsu kārtējās sirds sarunu ierakstā. Un šodien man ir kāda īpaša viesa. Es zinu, ka es vienmēr saku īpaši, bet šoreiz tiešām ir liels prieks ne pirmo reizi uz sarunu aicināt Silvu Atvaru. Un Silva ir ļoti plaša tāda mēroga speciāliste, es gribētu teikt, bet par to, ko viņa pati ikdienā dara, es ļaušu Silvai pastāstīt. Sveika, Silva! Paldies, ka tu atradi laiku atnākt. Kā jūs teicu, šī nav pirmā mūsu saruna, bet šoreiz es tevi aicinu primāri kā pepmammu. Došu vārdu tev, lai tu pastāsti vairāk par sevi un arī to, kas tad īsti ir pepmamma, kas būs centrālā tēma mūsu šodienas sarunai. Jā, sveika, Dace, un podkāsta skatītāji, klausītāji. Jā, pirmo reizi esmu šajā podkāstā, bet tiešām ar tevi, jo mēs esam daudz un citi runājušās. Paldies par uzaicinājumu, pagodinājums tas arī man. Un jā, man ļoti labprāt patīk dalīties par to, kas ir pepmamma, jo tas, manuprāt, ir kaut kas ļoti vērtīgs un foršs ikvienam vecākam vai aprūpētājam. Tādēļ, jā, es ar prieku par to padalīšos. Tātad sākumā ar to varbūt, kas ir pepmamma, jo ne visiem tas noteikti ir skaidrs un ir dzirdētas dažādas variācijas, kad izdzird šo saīsinājumu pep, tad sākās, jā, dažādas variācijas. Es pieļauju, ka arī komiski tur varētu būt asociācijas, man jau prātā nāk, bet labi. Bet tu pastāsti, kas ir ar šiem 3 burtiem? Jā, šie 3 burti, pep, ir pirmā emocionālā palīdzība, un pepmamma tad ir mammai, kas sniedz šo pirmo emocionālo palīdzību. Tāds šis koncepts radās psihoterapeitas Vitas Kalniņas galvā jau pirms 11 gadiem, vērojot savas klientes un to pieredzi, kas viņas praksē notiek. Viņa arī daudz studē ārzemēs un ir ārzemju pieredze. Un tie speciālisti, kas tur pieejami, tad apkopojot to visu un redzot šo vajadzību tieši šeit Latvijā, viņai ienāca prātā izveidot šādas te apmācības, kur apmāca speciālistus, pepmammas, kas tad var iet pie ģimenēm un atbalstīt ģimenes ar bērniņiem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam. Un primāri sniegt šo te emocionālo atbalstu. Tieši šāds speciālists īsti nekur citur pasaulē nav, kas ir tieši tā kā tikai un vienīgi uz šo emocionālo atbalstu, jo šur tur ārzemēs ir tā kā apvienojumā kaut kas līdzīgs, kad tā ir vecmāte, kas ir apgūsi šīs te emocionālā atbalsta sniegšanas prasmes, vai kāda bērnu māsa, kas tad iet mājvizītēs pie jaunajām ģimenēm un palīdz. Reizēm tur ir arī vēl klāt šis te praktiskais atbalsts kaut kur ārzemēs, bet Latvijā pepmamma tad ir šis te emocionālais atbalsts, ko mēs sniedzam. Mēs dodamies mājvizītēs pie jaunajām ģimenēm uz mājām. Tā ir arī viņiem ierasta vide, viņiem nav jādomā, kā braukt vai kur likt bērnus vai vēl kaut ko, jo tā ir vizīte, kurā mēs satiekamies ar mammu un bērniņu. Bieži vien arī turklāt ir tētis, tātad visa ģimene kopā. Ja tie ir vairāki bērniņi, tad tur varbūt arī vairāki bērniņi kopā. Jo, primāri pepmammas darbs ir palīdzēt vecākiem ieraudzīt savu bērniņu un mācīties veidot ar viņu tādas ciešākas attiecības. Tāpēc tas ir tāds ģimenisks pasākums. Bet, Silva, tu man tiešām pārsteidzi, jo es domāju, ka tas ir tāds pasaulē pazīstams koncepts un ka tas noteikti ir kaut kur pārņemts no kaut kurienes, ja? Tāpat kā, es nezinu, dūla vai tur, kā tu minēji, vecmāti, un es domāju par citiem speciālistiem, bet tiešām tas ir Latvijā izveidots. Jā, tas man ir, jā. Bija jauns. Un cik sen jau tādas pepmammas Latvijā ir?
mums pašām, domājot par šo, mēģinot atcerēties, pepmamām bieži vien ir tā, ka drusciņ jūk. Kad īsti sākās, vai tas bija 2009. gads vai 2010. gads, vai pirmās pepmamas pabeidza 12. vai 13. gadā, bet 2014. gadā tika nodibināta Pepmamu apvienība. Tā ir biedrība, kas tā kā pulcē zem sevis certificētās pepmamas, certificē, resertificē, ētikas komisija, certificēšanas komisija. Tātad uzrauga pepmamas, un tas jau ir 10 gadus. Tā kā mācīties sāku pepmamas jau ātrāk, bet tā kā jā, ar tādu pamatu kā apvienībā jau 10 gadu Latvijā. Iespaidīgi, mēs varam lepoties patiesībā un šo pieredzi arī citiem nodot, citām valstīm. Tā es uzreiz domāju. Jā, ja kādam interesētu, vai ne? Bet tu minēji Vitu Kalniņu, ko es pieļauju, ka ļoti daudzi no mūsu klausītājiem pazīst. Šis vārds jau ir kā tāds, es nezinu latvisko vārdu brands, jā, preču zīme negribu teikt, bet tiešām jau tāda kvalitātes zīme un centrs Līna. Kāda tad ir tava saistība ar šo? Un jā, varbūt nedaudz pastāst arī tad bez pepmammas par tavu profesionālo darbību. Jā. Tātad ģimenes psiholoģijas centrā Līna. Es pati kaut kad savulaik ar savu pirmo bērnu nonācu kādā no, man liekas, bērnu emocionālās audzināšanas kursiem. Kaut kādas mācības bija, ko es kā mamma tur apmeklēju. Un tad pagāja kāds laiciņš, un man jau bija otrais bērns, un tad man draudzene, kas pati bija izmācījusies 1 gadu pie Vitas Kalniņas šajā te pepmama apmācībās. Paralēli tas 1. gads tur tā kā mācās pepmamas un arī dūles tajā 1. gadā kopā. Un viņi man saka, tu būtu ļoti laba dūle, tev jāiet tur mācīties. Un man tā kā likās, nezinu, varbūt tās pepmamas arī tādas interesantas, bet labi, pirmā gada laikā vienmēr var izdomāt un tad jau tālāk skatīties, iet vienā vai otrā virzienā. Un tā es nonācu šajā te ģimenes psiholoģijas centrā Līna pie Vitas mācībās par pepmamu. Jā, mācību gada beigās sapratu, ka es gribu turpināt kā pepmama, un turpat arī turpināju kopā. Pepmama mācās turpat vai 3 gadus. Tie ir 3 kursi, kas ir gan apjomīgi, un tā es tur nonācu. Tad, kad es izmācījos par pepmamu, tad mūsu ceļi nešķīrās, bet es tiku uzrunāta palikt Līnā un pieskatīt sociālos tīklus. Tā kā es tur pastrādāju arī kā darbinieks šajā jomā. Pagāja vairāki gadi, un tad gribējās arī kaut ko pamainīt, arī bišķiņu veselības problēmas, un arī saskāros ar izdegšanu un šādām tādām lietām, un tad likās, es no tiem sociālajiem tīkliem gribu bišķiņu paiet malā, jo tas ļoti daudz prasa. Būt komunikācijā, būt visu laiku tā kā rokas pulsu turēt, ja. Un tad, tajā laikā jau bija doma, ka vajadzētu vairāk attīstīt šo te mācību virzienu, sakārtot kādas lietas, tīri dokumentācija un arī valstiskā līmenī. Un tā, es nokļuvu pie mācību centra lietām, un arī šobrīd es esmu mūsu mācību centra mācību procesa organizatora. Pagājušajā gadā mēs to sakārtojām tā, ka mēs akreditējām šo mācību centru ar visām programmām, kas mums tur ir. Mums ir 3 programmas, un ikdienā darbojos arī ar studentiem, kas tad top par pepmamām un par dūlām. Tā kā, ļoti vērtīgas mācības. Un pat ir pepmama, un man liekas ļoti forši, kas var būt tajā procesā līdzās topošajām pepmamām. Man kaut kā ļoti patīk iet arī grupās un sajust, kā viņas aug un piedzīvo kaut kādas personīgās izmaiņas, un tad jau saredz arī sevi kā iespējamo atbalstu jaunajām ģimenēm. Tāds mans ceļš ir Līnā. Jā. Tu minēji arī dūlu, vai tu esi arī dūla? Es izmācījos to 1. gadu, bet es neturpināju par dūlu, jo tajā brīdī man tas kaut kā nelikās iespējams. Pašai mazi bērni, vīrs tādā darbā, kur viņš nevar mani palaist naktī uz dzemdībām, ja? Un tieši dēļ tā aspekta es neturpināju mācīties par dūlu, bet pat cik šobrīd mums Līnā ir
jauna palaista programma, kur mēs arī 3 gados dūlas apmācām, tad es esmu līdzās šim te šobrīd 2. gadam un nākamgad 3. gadam. Tīri tā, lai es saprastu, kā notiek tie procesi, materiālus veidot un pieslīpēt. Tā kā zināšanas man būs, uz grādu es vēl netiecos, un tas sapnis man nav kļūt par dūlu, bet tas viss tur ļoti tuvu. Jā, man pašai nav tāda pieredze ne ar dūlu, ne ar pepmammu, bet palabo mani, ja es saku nepareizi, bet vai ir tā, ja, ka tā dūla, tātad tā ir sieviete, nu, parasti, ja, kas ir līdzās topošajai māmiņai grūtniecības laikā un līdz dzemdībām, vai arī pēc tam. Un tad pepmamma pieslēdzās un ir pieejama, ja ir nepieciešams, kad bērniņš jau ir piedzimis kaut kādu noteikti laiku. Nu, tas tā ļoti varbūt vienkāršoti, vai es pareizi saku, jo es pieļauju, ka varbūt arī kāds klausītājs, nu, kuram nav mazi bērni, vai kā tā īsti šajos terminos tā kā neorientējas. Kā tu sacītu? Jā, nu, apmēram trāpīja. Nu, tā ļoti. Dūla, jā, varbūt dūlas arī dažādas, varbūt tikai pirmsdzemdību dūlas, kas ir klāt šajā te grūtniecības laikā, kas palīdz veidot saikni, izrunāt kādas bailes, kādas sagatavošanās dzemdībām. Ir dūlas, kas strādā uz konkrēti, jau ir mums elpas kurs, ja ir, kas strādā ar šiem, kas sagatavo dzemdībām tīri tā praktiski. Un tad ir dūlas, kas neiet uz dzemdībām, un ir dūlas, kas iet uz dzemdībām. Tad attiecīgi arī dzemdību laikā sniegtais atbalsts. Un dūla ir tas pats sākumiņš, kad viņa var arī būt kā atbalsts pēcdzemdībās, kas ir pirmie 2-3 mēneši, kad sievietē vēl viss ir tāds svaigs un atvērts, un kad vēl var būt dūla līdzās izrunāt dzemdību pieredzi vai kādas lietas, kas saistīts ar pēcdzemdību laiku. Bet arī šajā laikā uzreiz pēc dzemdībām jau var iesaistīties pepmamma. Man pašai ir bijuši tādi pāri, kas zina, kad uz dzemdībām viņi dūlu neņems, ka tas būs vīrs, kas būs kā pamata atbalstītājs, bet viņi pēc tam uzreiz gribēs pepmammu. Tad mēs jau tiekamies pāris reizes pirms dzemdībām, izveidojam saikni un kaut kādas lietas pārunājam par to, kā tad arī praktiski var sagatavoties jau tam pēcdzemdību laikam, gan ar komandas izveidi, gan pārtikas sagādi dažādām praktiskām lietām. Un tad jau, kad bērniņš ir piedzimis, tad viņi man dod ziņu, un tad jau es esmu klāt un palīdzu, vai tur tā ir zīdīšana, vai kaut kāds satraukums, ko man tagad darīt, kā man celt. Un, jā, tā kā tas varbūt atšķirība, ka dūla ir tā grūtniecība, dzemdības īsi pēc dzemdībām, tad pepmamma ir pie jaundzimušā un līdz pat 3 gadu vecumam, kas patiesībā līdz 4. dzimšanas dienai. Tas pailgs posms. Jā, jo tur dažādas attīstības krīzītes bērniem ir, un tad par to visu mēs varam iet un runāt. Primārais iemesls, kādēļ es uzaicināju tevi šodien uz sarunu, un kādēļ ir šķita aktuāla šī PEP mammas tēma un sniegtais atbalsts, bija patiesībā ikdienas darbs ar auģu ģimenēm, un ka mums arī atbalsta centrā Tilts pēdējā laikā ir, arī man personīgi bijis jāskarās ar daudzām jaunām ģimenēm, auģu ģimenēm, kurām savi bioloģiskie bērniņi nav vēl, un tad tiek ievietot zīdainis, un, protams, ka tās ir milzīgas pārmaiņas, un ir ļoti daudz nezināmā, ir satraukums, nav pieredzes, kas ir pilnīgi normāli, un kā tad tālāk, kā palīdzēt, kā atbalstīt ģimeni, un tad radījās tā doma, bet es atceros kaut kur, ka bija tādas pepmammas, un varbūt, ka tas ir pakalpojums, ko mēs varam patiesībā piedāvāt, un tiešām prieks, kad izdevās nodibināt šo sadarbību gan ar tevi, gan ar vēl kādu pepmammu, vai tu, zinu, ka tu esi tikusies jau ar kaut kādām ģimenēm, vai tu no sava skatu punkta kā speciālists, kā profesionāls arī vari pastāstīt, ko tu redzi, kas notiek situācijā, kad tādā auģu ģimenē, tiek ievietots tāds zīdainīts, un kādēļ tieši būtu, svarīgi tāds pepmammas atbalsts? Jā, šeit patiesībā ir 2 tādi lieli virzieni, kur mēs šeit varam runāt. Viens ir tas, ko tu minēji, ka tā ir ģimene, kurai nav pašai savu bērnu. Tas ir īstenībā pavisam cits stāsts, jo
katra tā kā mūsu bioloģiskā bērna ienākšana ģimenē mūsos paceļ daudz ko tādu, ko mēs bez bērniem dzīvojot nebūtu satikuši sevī. Daudzi noteikti jau zina, tas jau plaši lietots termins iekšējais bērns, kas ir šī trauma ievainojums, ko mēs esam kaut kad bērnībā piedzīvojuši agrīnā posmā vai nedaudz vēlāk, bet tas ir kaut kur palicis mūsos un ikdienā dzīvojot, mēs to varbūt tā nejūtām, bet tad, kad mums pašiem ģimenē ienāk bērns, tad mēs satiekam sevi tā bērna vecumā un tad, kad ir bijis grūti kādā posmā, tad mums atkal ir grūti. Mums paceļās šīs emocijas, un ja mēs to tā neapzināmies, tad var būt diezgan izaicinoši. Tātad ģimenei, kurai nav pašiem savu bioloģisko bērnu un ienāk šāds bērniņš, viņi nav pat varbūt arī īsti tā kā sagatavojušies savā ziņā tā pakāpeniski šim te, viņi ir domājuši par to, gatavojušies, gājuši kursos un kārtojuši dokumentus, kas, protams, arī ir sagatavošanās. Bet šīs te iekšējā bērna atmiņas, viņas īstenībā tādas agrīnās primāri dzīvo ķermenī. Un ja mēs ar prātu kaut kam gatavojamies, tad mēs nesatiekam šo te ķermeni savā ziņā. Piedod, es visu tev apstādāšu, tu tagad tā ļoti vispārīgi vai tā, tā netverami runā, kā tās emocijas dzīvo kaut kur ķermenī, es viņas nesatieku, reāli, kā tas izpaužās ikdienā, iedomā kaut kādu piemēru. Tātad, kad mēs piedzimstam, mūsu smadzenes strādā tādā ļoti primitīvā līmenī. Viņas ir attīstījušās tā drusciņa, tajā reptiļa līmenī, kas ir pamat kaut kādas lietas, impulsi, elpošana un tā tālāk, par ko atbild, bet nav šī loģiskā puse, nav atmiņa, tāda smadzeņu atmiņa, ja? Bet ir ķermeniskā atmiņa, un daudzas lietas mūsos jau no grūtniecības laika saglabājas ķermenī. Tātad mūsu ķermenis atcerās, nevis mūsu smadzenes atcerās. Un tad, kad mēs satiekamies ar kaut ko tādu, ko mūsu prāts neatcerās, bet atcerās mūsu ķermenis, tur var būt dažādas, varbūt psihosomatiski kaut kas parādās, varbūt vēl kaut kas, un ja mēs to tā neapzināmies, ka mums ir bijusi šī te agrīnā trauma, ko mēs tā kā neatceramies, jo bieži ir tā, kā tev gāja bērnībā, man bija ļoti laba bērnība. Bet īstenībā varbūt tas agrīnais posms, kas ir dzemdības, pēcdzemdību laiks, ja tas pats pirmais zīdēnīšu posms, kad mēs neatceramies lietas, lielākoties. Es gan esmu satikusi cilvēkus, kas atcerās sevi 2 gadu vecumā. Es neatceros, bet zīdēnīšu vecumu, nezinu, neesmu satikusi, ka kāds atcerētos sevi kā zīdēni. Bet šīs te atmiņas tiek saglabāts mūsu ķermenī, un tad vienkārši, ja mēs neesam piedzīvojuši arī tā kā grūtniecību un dzemdības, un mums nonāk tas bērniņš pie mums mājās, tad ļoti iespējams, ka mēs kaut ko varam arī tā kā neatpazīt un nesaprast, par ko tas ir, ja kaut kas mums notrigerē. Tas ir tā kā vairāk tajā aspektā domāts, kad viens ir gatavoties ar prātu un dokumentāciju sakārtot un apmācības iziet, kas jau tiešām ir ļoti daudz, jo mēs vismaz sākam kaut ko varbūt apzināties. Bet otrs, kad tev tomēr dzimst bērns, tu piedzīvo, kā tas ir gaidīt, un varbūt tavs ķermenis atminās tevi, kad tevi tika gaidījusi tava mamma, ja kaut kādas tādas lietas tiešām varbūt netverams un kaut kas nelīdz galam izprotams, bet ir labi vienkārši saprast, ka mūsos glabājas kaut kāda informācija, kas ir ielikta. Un, ja kādreiz liekas, ka es nesaprotu, kas ar mani notiek, un ar prātu es esmu visu kaut ko izanalizējusi, tad varbūt ir vērts aiziet kaut kādā terapijā, kur strādā terapeits tieši ķermeniski, ar ķermeņa kaut kādām tehnikām. Vai tas varētu būt, kad, tu saki, nav atmiņu tādu smadzeņu, iespējas atcerēties, atsaukt atmiņā kaut kādus notikumus, ja tas ir noticis agrīni, bet tā kā ķermenī, ja tas tā kā paliek un tiek uzkrāts vai kaut kā akumulēts. Bet kā tas izpaužās, kā, teiksim, es tā mēģinu iedomāties, teiksim, zīdēnīts, maziņš bērniņš, gads, līdz varbūt 2, ja? Ko viņš ir akumulējis, uzkrājis bailes, stresu, kaut kādu satraukumu, tādas viņa kaut kādas muskuļa atmiņas, kas tas tāds ir, tādas lietas, ko viņš ir piedzīvojis? Nezinu, pieņemsim, ja vecāki fonā ir ļoti skaļi strīdējušies, vai viņš ir jūties apdraudēts, vai kā tu par tādām lietām runā, ka tad tas paliek kā tāda trauma, ja?
Zin kā, es negribu tagad apgalvot vai vispārināt, un es neesmu ķermeņa speciālists, terapeits, es arī tikai esmu kaut kur vai ne pieķērusies pie šīs informācijas, bet, pamatā tās visas ir agrīnās traumas. Vai tas ir bijis kaut kas ar ķermeni, vai tas ir bijis blakus kāds strīdās, un es dzirdu, tas vienkārši ir saglabājies mūsu ķermenī. Mūsu ķermenis var laiku visu kaut ko izmest ārā. Psihosomatiski galvas sāpes, autoimūnās saslimšanas. Tiešām ir jau pētījumi pasaulē, kur skatās uz to un secina, ka tas ir kaut kas no tās agrīnās traumas radies, un tas viss, protams, ir par piesaisti. Kad tur ir iztrūkusi šī piesaisti, viņa nav bijusi adekvāta, pietiekama, un tad, protams, ir dažādi šie līmeņi un veidi piesaistei. Tas viss vienkārši tur ir. Un ir labi par to interesēties un zināt, un bišķiņ sākt saprast. Bet, protams, kad, ja gribās tā kārtīgi izpētīt, tad ir jāiet terapijā un jāpēta. Klasiskais ieteikums ir jāiet terapijā, jo laikam visi ir atklausījušies, bet tā jau ir, tas ir smags darbs. Jāuzloc piedurknes, bet rezultāti jau ar laiku ir. Bet labi, atpakaļ pie tā, ko tu teici. Tātad, ir cita lieta, ka ģimenē nav bērniņš, viņš ienāk, tātad tur ir ne tikai tāds pieredzes un prasmju pēkšņi tāds trūkums vai vakums, kurš ir jāaizpilda, bet arī tās emocionālās lietas, vai ne? Ko tu vēl esi redzējis, vai kas tev ir no tās pieredzes, teiksim, ar uzņemošajām ģimenēm šādām strādājot, ko tu esi pamanījis un ko tev liekas, vai par šo būtu tā kā jāpadomā, vai te vajadzētu ne tikai primāro aprūpi bērnam sniegt, tu minēji piesaisti, kā viņu izveidot ar tādu pēkšņi tev vienā dienā ievietotu bērniņu, nevis, ka to ar viņu saudz kopā grūtniecības laikā, ka tu viņu jūti, ka tas ir tik pakāpeniski un tā, bet te tev burtiski tā viena diena nebija un te jau tagad ir. Vai tās ir tās lietas, par kurām jūs arī runājiet, vai tu stāsti? Jā, man liekas, vēl nesen klausījos vienu interviju ar to pašu Vitu Kalniņu, kur viņa teica, ka par piesaisti nevajag runāt, bet to vajag darīt. Tā kā arī tā mana doma ir, protams, ir labi, mēs jau šobrīd tiešām daudz ko lasām un dzirdam un tik daudz ko zinām, bet tas nozīmē, ka mēs dzīvojam galvā kaut kur, ka vajag tā, tad es darīšu tā. Īstenībā tā piesaisti jau veidojas darot. Arī tad, kad piedzimst sievietei bērns, tad tas notiek savā ziņā automātiski. Bērns raida signālu, es tam signālam atsaucos, un ja es atsaucos laicīgi, adekvāti, bieži, tūkstošiem reižu, tad arī šī piesaiste tāda droša un veselīga veidojas. Ja man ir problēmas atsaukties, jo tie signāli jau nāk no bērna sākumā ir tīpaši. Ja man ir problēmas atsaukties, tad tur jau sāksies šie traucējumi, un tad mēs varam runāt jau par dažādiem piesaistes veidiem. Piedod, bet ko tu saki, ja man ir problēmas atsaukties? Vai tad es nenomainīšu tās autiņbiksītes, vai tad es neiedošu ēst? To jau, es domāju, kura mamma izdara. Jā, bet piesaiste nav tikai par fiziskajām vajadzībām. Piesaiste nenozīmē tikai to, ka mēs nomainīsim to pamperīti vai iedosim pēc grafika ēst, jo to arī mana mamma nāca pēc grafika, deva man ēst un tāpat mainīja autiņus tajos laikos, vēl nebija pamperi. Ja. Bet piesaiste ir arī par emocionālu atsaukšanos. Ja bērniņš raud, tā ir viņa valoda, viņš kaut ko signalizē. Jā, vai tas ir pampers pilns, vai tas ir tukšs vēders, vai tas ir par vēsu, par karstu, vai tas ir, es nejūtos droši, man ir garlaicīgi, es gribu, lai mani samīļo. Ja? Tā kā, tā piesaistē tās divas puses, ka tas nav tikai par to fizisko. Ir labi izpildīt fizisko, bet ja iztrūks emocionālais, tad tāpat tā piesaiste, viņa nebūs tā kā. Tad viņa būs kāda izvairīga? Viņa būs izvairīga, viņa būs trauksmēna atkarībā no tā, cik bieži un konstanti un konsekventi vispār tas vecāks atsauc uz šiem signāliem. Labi, bet kā tad es kā mamma varu atsaukties emocionāli? Un jautājums, kāpēc tad, lai es neatsauktos? Es taču neesmu slikts cilvēks.
Jā, un te jau ir tas iekšējais bērns. Pastāsti vairāk. Ja es kā bērniņš esmu saņēmusi to, ka mana mamma mani apčubina, kā es ieraudos, kā mēs runājam šeit tiešām par pirmo zīdēnīšu posmu, ja, kas ir no dzimšanas, nu, teiksim, pirmais pusgadiņš, nu, īpaši jau tie pirmie mēnesīši. Ja es kā bērniņš raudu, tas nozīmē, ka man ir vajadzība, ka es kaut ko paužu, un vienalga, vai tā ir fiziska vai emocionāla, bet man vajag to mammu. Jā. Un ja tā mamma iet un atsaucas vairumā, nu, lielākajā vairumā gadījumu, jo skaidrs, ka, nu, reizēm ir situācijas, kad, es nezinu, es, piemēram, kāšu kartupeļus un bērns ierodās, nu, es nevaru nomest to katlu un aizskriet, es pabeidzu, izdaru un es aizēju. Bet, nu, tas nenotiek vairumā gadījumu. Vairumā gadījumu bērniņš ierodās, es eju, skatos, atsaucos, ņemu rokās, samīļoju vai nomainu vai pabaroju. Ja es pati esmu to saņēmusi, tad man būs ļoti viegli to iedot tālāk, un man nevajadzēs neko lasīt par piesaisti un vispār pētīt, kas tā tāda piesaisti ir, un man nesatrauks par šīs problēmas, tas, ka tur bērns raud un es nezinu, ko darīt, vai vēl kaut kas, jā. Es vienkārši dabiski darīšu to, ko mans ķermenis, te ir tā ķermeņa atmiņa, ko mans ķermenis atcerās, ka viņš ir saņēmis šos te glāstus, šo tuvumu, šo siltumu, šos pieskārienus. Es arī spēšu, ja man pat nav prātā šīs atmiņas, bet ķermeniski es pazīstu, kā tas ir saņemt, un es zinu, kā tas ir iedot. Tas būs ļoti viegli izdarāms. Dabīgi. Dabīgi. Savukārt, ja es kā mamma nebūšu kā bērns nebūšu saņēmusi šos te glāstus, pieskārienus, atsaukšanos tai manai raudāšanai, tā manām vajadzībām, arī savu pieredzi var tuliņ arī pastāstīt, bet respektīvi man būs daudz grūtāk, jo tas ir kaut kas nepazīstams. Par manu pieredzi runāju, tad man piedzima pirmais bērns, tā bija diezgan trauksmēna grūtniecība, jo pirmo bērniņu mēs zaudējām grūtniecības laikā, un tad, protams, kad tu gaidi nākamo, tad ir ar bažām, bailēm ne līdz galam pieķerties, jo, ja nu arī pazaudē, šis viss arī diezgan tā kā emocionāli, protams, ietekmē. Un tad, kad viņš piedzima, viņš, šausmīgi traki raudāja, daudz raudāja, un es vispār nesapratu, kā tas ir, un es biju trakot nenormālā izmisumā, ko tagad darīt ar to raudošo bērnu, raudāja viņš, raudāja es. Es zināju tik daudz, ka ir jāatsaucās, ir jāmīļo, ir jātur rokās, bet man tas bija nenormāli grūti. Es vienkārši juku prātā. Un tad, kad es savai mammai jautāju, kā tas bija, mammīt, vai es arī bērnībā daudz raudāju, ka tas ir tik šausmīgi. Mēs tā kā laukos dzīvojām, vēl joprojām mamma dzīvo laukos, bet es piedzimu vasarā, siena laiks, lauku darbi. Viņa saka, meitiņ, es nezinu, vai tu raudāji, droši vien, kā tajā laikā teica, pēc 3 stundām jāpabaro, tad es pēc 3 stundām arī atnācu un tevi pabaroju, jo, bija jāstrādā. Un es pilnīgi viņu saprotu, un tas vispār nav nekāds pārmetums manai mammai, vienkārši tie apstākļi bija tādi, kādi bija. Jā. Bet tad tu saproti, ka es kā zīdēnītis esmu tur tā kā gulējusi tajā gultā, tās 3 stundas iespējams sākumā es esmu brēkusi, saukusi, rādījusi to savus signālus, ka man ir tā mana vajadzība. Jā. Pēc drošības, pēc siltuma, pēc pieniņa, dzirdēt mammas sirdspūkstus, ko es esmu puncī visu laiku dzirdējusi. Un tad pēkšņi viņa nav, viņa nenāk. Un protams, ka mans ķermenis saglabā šo te atmiņu. Un tādā atmiņā, kas ir? Tur ir trauksme, ja? Tur ir trauksme, tur patiesībā, te jau mēs runājam par vienu no tiem nedrošās piesaistes veidiem, kad patiesībā tā pārliecība, ko bērns un vēlāk arī cilvēks iegūst, ir tas, ka es neesmu mīlams, es neesmu vērtīgs. Pasaule ir tā diezgan nedroša vieta, es nevaru nevienam uzticēties, jo īsti neviens neatsaucas tai manai vajadzībai, kas man ir. Es gribu, lai mani samīļo, un es saucu nenāk. Tā tad, es neesmu tik foršs un mīļš, lai mani samīļot, ja. Bērns jau nespēja loģiski zīdēnītes izdomāt. Teikt, tas jau nav domas, kas mazulītim iet pa prātu tanī brīdī, bet tas kaut kādā zemapziņā tā ķermeniskā ierakstīts. Jā, kas paliek, kad es neesmu tik vērtīgs, lai man atsauktos. Un, ja es esmu saņēmusi šādu pieredzi, un man piedzimst bērniņš tagad,
un es zinu, tā kā vajadzētu, jo es lasu daudz, un tā vai ne, visi vecāki ļoti gatavojās jau pārsvarā. Un viņš raud, un es viņu ņemu, un es nonāku nenormālā pārslodzē, jo tas nenāk dabiski. Es neesmu, man nav atmiņa, kā samīļot raudošu bērniņu ķermeniski. Un tas ir tas, ka mēs ar prātu nevaram. Tajā brīdī tur tas prāts ļoti, ļoti tālu patiesībā ir. Tur ir daudz kas par ķermeni, tad, kad ir tie pirmie brīži un vispār tas viss. Un līdz ar to man nav, man ir grūti atsaukties, un es vienkārši tur mēģinu kaut kā izdzīvot. Bērniņš mēģina izdzīvot, un es mēģinu izdzīvot. Tik daudz jautājumu jau prātā ir tā pagaida, galvenais neaizmirst. Labi, bet tad tu to saprati, bet ko tu darīji? Tagad tev ir 3 bērni, jā? Jā. Labi, ar pirmo tā pieredzi, kas bija tāda grūtāka, izaicinošāka, tad tev ir vēl viens bērniņš un 3. Vai tas ir mainījies, vai tu tā ļoti ar sevi strādāji? Kā tas notika? Jā, ar pirmo mēs vienkārši mēģinājām kaut kā izdzīvot. Es varu atzīties, jā, ka viņam bija 7,5 mēneši, kad es aizgāju uz pusslodzi strādāt. Es vienkārši aizbēgu no mājām reāli. Es varu tagad pateikt, ka es aizbēgu no mājām, no raudoša bērna. Labi, viņu pieskatīja vīra mamma, paldies tiešām viņai, Omīte brīnišķīga, un viņa bija tā, kas līdz 3 gadiem, līdz bērndārza laikam ar viņu, tad mums bija kā auklīte. Bet jā, man tas bija par grūti, un es vienkārši nevarēju to izturēt, un man vajadzēja kaut kur vienkārši aizbēgt. Jā. Darbā bija vieglāk. Darbā bija vieglāk, tur es tiku galā, tur es varēju visu kontrolēt. Bet tur, mājās, tas jau bija ārpus manas kontrolas, protams, vēl tas aspekts. Bet, jā, un tad mēs ar vīru nolēmām, ka bērnu mums vairāk nebūs. Ka tas ir nenormāli grūti, ka vairāk mēs šo neparakstīsimies. Bet tad jau tā kā gāja laiks, jā, tad mums tādi ļoti jauki draugi parādījās, tā pati draudzene, par kur es teicu, kur izmācījās šo 1. gadu, un tad viņa man daudz ko stāstīja, un man likās, jā, tas vispār ir kaut kur tā ļoti, ļoti saprotams, kad viņa to stāsta, un viņiem dzima vairāki bērni, un kaut kā viņiem tik organiski tas viss gāja, ka mums likās, bet varbūt, ka tomēr arī mums vēl vajadzētu. Un tad, jā, tad mēs tā kā saņēmāmies vēl pēc 8 gadiem. Wow. Mums piedzima 2. bērns, meitiņa Anna. Un jā, viņa arī raudāja, bet viņai viņa arī bija jūtīgais bērns pēc tāda temperamenta, bet kaut kā ar viņu bija drusciņ vieglāk. Vai varbūt arī tas, kad man tā draudzene iedrošināja, kā tas ir, tā kā uzklausīt bērniņa raudāšanu, mēģināja mani kaut kā sastiprināt ar tām zināšanām, kas viņai bija. Un tad es tā kaut kā tik traki neatceros to laiku. Es tiešām biju līdzās, biju mājās, neskrēju nekur uz darbu, jā, līdz pat viņai bija 2 gadi pāri, kad tā kā sāku domāt, ka vajadzētu atgriezties darbā. Bet tad mums pieteicās 3. meitiņa. Un tieši paralēli es biju jau uzsākusi arī mācīties Līnā šajā te Dūlu Pepmamu 1. gada programmā. Un tas viss kaut kā tik ļoti organiski gāja. Tātad mācībās mēs runājām 1. pusgadu par gaidībām, un es gaidīju savu bērniņu. Un daudz ko jau varēju tā kā veselīgāk piedzīvot, veidot šo piesaisti jau ar bērniņu punciju un visas šīs lietas. Un savukārt tad tas nākamais pusgads bija jau par jaundzimušo, ja, man tieši tā arī bija novembrī dzemdības, un janvārī par jaundzimušo sākām mācīties. Tā kā es caur mācībām ar 3. bērnu izgāju, un to arī var redzēt, ka viņi daudz drošāk pauž savas emocijas un rāda savus signālus, un tas nevienmēr ir viegli, bet es vismaz saprotu, ka es esmu viņai iedevusi kaut ko vairāk nekā savam 1. bērnam. Tad tā kā var bišķiņ arī saredzēt. Kā tas praktiski, vai tu vari nodemonstrēt vai pateikt tādu atšķirību starp, teiksim, raud bērns 1. Un tava reakcija un raud 3. bērns? Jā. Tad, kad 1. bērns raudāja, ir tur tās pirmās raudas vai ne, un tad tu izmēģini tur vienu variantu krūts vai kas, un kādreiz nostrādā forši, kādreiz nenostrādā, tas ir par kaut ko citu, bet bija grūti saprast, par ko tad īsti viņš raud. Kas ir tas, it kā mēs esam izdarījuši visu to fizisko, jo tajā brīdī par emocionālo izpratnes nebija.
ka tas varētu būt kaut kāds viņa satraukums par grūtniecību, kad es tur tik labi varbūt nepievērsos, jo man bija bailes un trauksme, vai tas ir par kaut ko dzemdībās piedzīvotu, vai kaut kādas šīs lietas man nebija tā izpratne vispār. Un tad, kad viņš raudāja, es patiesībā pat iekritu tādā kā izmisumā, un man bija nenormāli žēl viņa, bet arī nenormāli žēl sevis, un es nebiju kontaktā patiesībā ne ar sevi, ne ar viņu, un mēs tur abi divi īstenībā traumējāmies raudādami. Tas galīgi noteikti nebija veselīgi ne viņam, ne man, un jā, tas nebija viegli. Un tāpēc arī es to, tā kā atceros tiešām, ka tas nenormāls šausmas, jā. Savukārt jau trešais bērniņš meita Ieva, kad raudāja, es zināju, kā tas ir uzklausīt raudāšanu. Man bija jau arī tā kā tas labums šīm te Līnas mācībām ir tas, ka mēs ne tikai iemācāmies teoriju, bet īstenībā mēs dziedinamies. Mēs apzināmies, kas tas ir, mēs saprotam, bet man arī bija šitā bērnībā, tad man tur varētu būt tā trauma, mēs varam kaut kur ieskatīties. Lai beigtu visus šos 3 gadus, vispār ir jābūt tā kā izietām vismaz 12 terapijas reizēm secīgām, jā, tas nozīmē, ka ir jābūt terapijai. Un es arī kaut kādā brīdī aizgāju terapijā, un tad šīs te mācības plus terapija man iedeva arī vēl to, jau to gudrību vairāk, kaut kādas arī spējas par sevi parūpēties, tās pašaprūpes domas un idejas, un jo es vairāk spēju būt sev klātesoši un tā kā sevi vairāk apzināties un izprast, jo vairāk es spēju būt klāt arī šim raudošajam bērniņam. Es sapratu, par ko viņa raudā, es mēģināju uzrunāt. Reizēm, tad, kad bērns raud, tu vari minēt, vai tas ir par to. Tu pamēģini ēst, nē, pampers ok, labi, kaut kas par emocijām tātad. Un tad es mēģinu saprast. Jā, mums tad tur, nezinu, no rītā pastnieks piezvanīja skaļi pie durvīm, varbūt tu satraucies, un tagad tu man par to mēģini pastāstīt, kas tas bija, tu satraucies noteikti. Tā kā es runāju ar bērnu, spoguļoju apmēram, par ko varētu būt šīs te viņa emocijas. Un tad notiek brīnums, un reizēm ir tā, jā, kad tas bērns paver acis, un tā kā tu saproti, šis bija par to. Tiešām, te liekas, ka viņš saprot, ja tagad tu runā tā sajūta tiešām ir tāda, kad es laikam noķēru, par ko tu raudi, jo mēs jau kaut kur tādā sirds līmenī satikāmies. Jo bērns skaidrs, ka viņš tur nesaprot varbūt vārdu nozīmi, bet tā emocija, ko es ielieku tajā tekstā, ko es saku, to viņš nolasa. Un ja es esmu kaut kur tur trāpījusi, ka tas ir par satraukumu, piemēram, ja, tad tur jā. Un tad ir tas, un tad es mācījos, kā tas ir, ka tu vispār arī uzklausi to bērnu raudāšanu, jo, ja tu dari to regulāri, tad droši vien tas ir varbūt arī kaut kādos mazākos tādos cēlienos, bet ja tu neesi to darījis un tu sāc to darīt, tad bērnam var būt tāda diezgan viļņveidīga katra tāda raudāšanas tā epizode, kad var aizraudāties pamatīgi un tad var apklust, un tad var atvērt acis un paskatīties, ja tu tur kaut ko spoguļo, un tad atkal saprot, ok, tu vēl joprojām manī klausies, tad es varu turpināt. Un tā var raudāt līdz pat tādai smagai nopūtai, kad ir tagad pastāstījis un iemieg un kārtīgi izguļās. Vai raudāšanas var būt par daudz, vai no tā jābaidās? Ka viņi ir pārāk, spēcīgi, emocionāli, un viņa nevar tikt ar to galā. Tu vairāk kārt minēji uzklausīt bērna raudāšanu. Es saprotu, ka tas jau ir tāds profesionāls termins kaut kāds jums varbūt Līnā, ja? Bet ko tas īsti tad sevī tā kā ietver, vai tas ietver arī kaut kādu ķermeņa valodu, kaut kādu balstembru, kaut kādu izturēšanos, vai tur ir kaut kādi noslēpumi apakšā? Ja tā ļoti grib iedziļināties par raudāšanu, ļoti laba grāmata, Nebaidies no bērna raudāšanas. Tomas Harms, Nebaidies no bērna raudāšanas, nopērkama grāmatnīcās, arī Līnā, bet principā, jā, tas ir par to, kas vispār ir raudāšana, par ko bērns varētu raudāt, un kā tad būt līdzās. Tur ir par dažādu vingrinājumi, par to, kā gatavoties tam un kā to piedzīvot kopā ar partneri un dažādos veidos. Tā kā tiešām, ja kādam ir aktuāli zīdainīša raudāšana, es iesaku noteikti grāmatu. Bet pamatā, vai nevar būt par daudz, jo raudāšanas tēma ir ļoti bieži tēma, par ko pasauc jaundzimušā bērna vecāki, jo tiešām tīpaši tas ir pirmais bērns.
es nevaru saprast, cik ir normāli raudāt. Jā. Es atceros vienu no savām prakses vizītēm bija tāda, kur man arī pasauc vecāki, kuriem ir nedēļu vecs bērniņš, un viņi saka, šausmīgi raud. Liekam pie krūts, daram visu, ko nelīdz, šausmīgi raud. Protams, vispirms mēs izslēdzam medicīniskos iemeslus. Tā tad ir bijis, ārsts ir apskatījis, viss it kā ir pa lielam normāli un tā, un arī tāda, kas ir sāpju raudāšana, viņa arī bišķiņ tā kā atšķirsies, tur mēs varam vecākiem runāt, ka tā var būt spalgāka, nepārējoša, bet tā, kas ir tāda par emocijām raudāšana, viļņveidā nāk. Viņi tur redz, ka tāda īdēšana, negluži īdēšana, skaļa raudāšana, bet viņi, tā kā tāds līņāšana, ja, kad lietas līņā, tad viņš līņā un tur var uzgāst un atkal pāriet, bet, kaut kas tur visu laiku notiek, tas nav tāds... Jā, tur atšķirības, protams, vecāki saviem bērniem vienmēr arī pamana lielākoties, bet, tad, kad ir šī pirmoreiz piedzīvošana, traku raudāšana, tad skaidrs, kad ir lielas bailes un nesapratni, un tad ir labi, toreiz bija vienkārši līdzās, un es dzirdu, tas bērniņš viņš raud normāli, tā kā tiešām bērniņš, kas stāsta kaut kādas savas emocijas, un tie vecāki pēc tam atzinās, cik labi bija to piedzīvot, ka kāds cits neķer paniku, ka tas bērns raud, jo tas nozīmē, ka šī tā raudāt ir ok, šī tik stipri raudāt ir ok. Protams, kad ir dažādi ārsti un dažādi viedokļi, un kas no vecākās paaudzes, tad saka, nevajag ļaut saraudāties, tur būs, bruku dabūs vai vēl kaut ko. Gluži tā arī tas, laikam, īsti tomēr nav. Jaunākie ārsti jau stāsta kaut ko citu. Līdz ar to, protams, ka mēs tam pievēršam uzmanību. Kāpēc tas bērniņš sāk raudāt? Mēs izslēdzam kaut kādus medicīniskos faktorus. Tad, ja mēs saprotam, ka pa lielam tomēr viss ir ok, tad tur ir apakšā kaut kas cits. Tad mēs varam pasaukt pēpmammu, un mēģināt saprast, par ko tas bērns varētu raudāt. Un tad, kad mēs jau iegūstam šīs zināšanas, kas tas varētu būt, tad mēs varam vismaz būt mierā, tad mēs esam kontaktā ar sevi, ok, es nekrītu panikā, es pats neaizēju projām, no zonas, tā teikt. Un tad jau es varu vērot to savu bērnu, mēģināt saprast, mēģināt iedziļināties, ieklausīties, uzklausīt, ņemt rokās un mēģināt tiešām būt līdzās. Bet skaidrs, ka tiem vecākiem, kas nav to bērnībā piedzīvojuši, tas ir nenormāli smagi. Un tas ir ļoti liels risks, ka viņi paši iet pārslodzē, un tur pilnīgi noteikti mēs nekad neveicināsim vai neaicināsim, ļauj bērnam paraudāt. Jā, paldies mūsu ķermenim un dažādām gan aizsardzības reakcijām, gan arī dažādiem palīgu līdzekļiem, vai tā ir krūts vai kas cits. Protams, lai vecāks nesajūgtu prātā, mēģināsim risināt šo jautājumu savādāk, nevis uzklausīt šo bērniņa raudāšanu. Ja tas darbs ir pakāpenisks, mēs nevaram uzreiz, reku bērns raud, tagad tev būs viņš jāuzklausī. Mēs redzam, ka tas vecāks vispār tam nav gatavs, viņš vispār nesaprot, par ko tu runā, un ka viņam tas vispār pašam ir daudz par smagu, jo viņš nav to piedzīvojis. Tu pieminēji metodas, tu pieminēji krūts kā mierinājums, un ko darīt tādai auģu ģimenei, kura viņi to bērniņu nezīd, nevar dot tur pienu. Liekas, un plus vēl ir tās savas bailes un nedrošība, ka tas bērniņš ir šeit it kā uz laiku, iespējams, varbūt paliks, varbūt nē, nevar zināt. Tu jau sevi sargā, un tā kā saproti, ka tam bērnam vajag tevi visu un piesaisti, bet vai tas vispār ir izdarāms, vai tev ir kaut kāds, ieteikums, kā tad, dot bērnam, bet kā arī par sevi parūpēties, es nezinu. Jā, šis man pašai vēl ir tāds liels jautājums savā ziņā. Es ļoti abrīnoju auģu ģimenes, kas vispār ir gatavi atvērt savas mājas, atvērt savu sirdi bērniņam. Iedot to, ko tu... es domāju, vieglāk ir tām auģu ģimenēm, kas ir apzinājušies, varbūt savā ziņā, vai vismaz reizi ir izgājuši cauri šim, kad šis ir tikai uz laiku, mēs iedosim, samīļosim, un tad mēs palaidīsim. Un ideālā gadījumā, ja mēs varam pēc tam arī pakāpeniski nodot šo piesaisti tālāk, jo
Nu, skaidrs, ka tas bērns arī ienākot auģu ģimenē pieķeras šeit vismaz vienai vai divām piesaistes personām, un tad, kad viņš tiek nodots tālāk, atpakaļ savā ģimenē vai adoptētā ģimenē, tad skaidrs, ka tā ir arī piesaistes personas zaudēšana, kas arī var būt traumatiska, un tad ir jāzina, nu, kā veselīgāk tā kā nodot tālāk. Bet grūtāk, ko es redzu, ir tām ģimenēm, kuras grib adoptēt pēc tam šo bērniņu, un šis bērniņš nav vēl juridiski brīvs. Tad ir ļoti grūti apzināties to, ka es gribu pieķerties, bet tāpat laikā varbūt es nedrīkstu pieķerties, jo varbūt, ka tomēr viņu atgriezīs atpakaļ bioloģiskajā ģimenē. Un es vispār nespēju pat iztēloties, cik smagi plosoši tas var būt, ja godīgi. Ja? Es varu būt tikai līdzās, uzklausīt, iedrošināt, runāt partnerus savā starpā par emocijām, meklēt vēl papildus kādu varbūt psiholoģisku atbalstu, ja tas šķiet, ka kļūst jau par grūtu vienam vai otram. Un mēģināt būt vienkārši līdzās tajā ikdienā un runāt par tām emocijām, ļaut izventilēt, vienkārši to visu neturēt sevī. Bet kā tas ir iespējams, vai ir kaut kādi rīki, triki, vai kas, es tiešām nezinu, jo mēs jau dabiski gribam tā kā dot un samīļot, bet tāpat laikā, ja mēs esam piedzīvojuši zaudējumus, tad mēs būsim piesardzīgi. Kā es stāstīju savu gadījumu par grūtniecību, man bija piesaistes traucējumi ar piedzimušo bērnu, daļ tā, kad man bija bailes, kas viņu arī varētu pazaudēt. Un pēc tam, daudzu gadu garumā mums ar to bija kopā jāstrādā, jāveido šī saikne. Līdz ar to, man liekas, ir svarīgi, ka mēs tam bērnam dodam, jo viņam vajag šo te pieķeršanos, samīļošanu, un tas veido, ir jāapzinās tas, ka tas, ko mēs iedosim tam bērnam, patiesībā veido viņa šīs pārliecības par sevi. Kā es minēju, drošajā piesaistē šīs pārliecības ir, kad es esmu mīlēts, esmu vērtīgs, un pasaule ir droša, es varu uzticēties cilvēkiem, bet nedrošajā piesaistē viss gluži pretēji. Nemīlēts, nevērtīgs, viss ir nedroši. Un jo ilgāk viņš ir dzīvojis ar šo pārliecību, jo ilgāks laiks paies līdz kaut ko vispār, kaut nedaudz varēs uzlabot, bet viņam vajag to, viņam vajag, kad viņu samīļo, kad viņu apčubina, kad viņu glāsta, viņam veidojas pašvērtējums un par sevi. Bet kā to izdarīt auģu ģimenē ar apziņu, kad to būs jāšķirās no šī bērna? Es nezinu, man nav atbildes. Es tā klausoties tevī domāju, varbūt, ja tā salīdzina, tur ir tāds zīdainīts bērniņš, un tad it kā pieaugušais, kuram vajadzētu būt resursu pilnam. Gribētos, lai es varu tā pašaizliedzīgi vienkārši dot, jo tā ir tā vajadzība bērnam, un tad mana atbildība ir parūpēties par sevi. Kā es sev to kompensēju, kā es regulēju, kā es tieku ar sevi galā, bet tikai dēļ sevis neapzaka to bērnu. Teorētiski, bet tieši tā, kā to praktiski izdarīt, tas ir milzīgs izaicinājums. Bet vēl viena lieta, ko tu teici, kas man ļoti šķita aktuāla un interesanta, jo bieži mums arī atbalsta centrā tā notiek, kad bērniņš ir auģu ģimenē, teiksim, maziņš, vai no dzimšanas jau vai agrīni tiek ievietots, un pēc tam dažādu iemeslu dēļ, teiksim, auģu ģimene izvēlās viņu nepaturēt, un bērniņš nonāk pie adoptētājiem. Un tu minēji tādu lietu kā primārā aprūpētāja, tā kā zaudēšanas trauma, un tev bijis tas pirmā piesaiste, cik tādam, nezinu, gadu, 2 gadus vecam bērniņam tāda pārvietošana, tavuprāt, cik viņa ir traumatiski, ir kaut kādas lietas, kuras mēs mācam, kā notikt, organizēt šo pārvietošanu, kā praktiski palīdzēt, bet vai tev ir kaut kāds ieskats vai ideja, kas tanī bērna galviņā notiek tanī brīdī, kad viņu it kā nākotnes vārdā, tevi pie adoptētājiem ievieto. Viss būs labi, bet ir bijusi cita ģimene. Ir jāapzinās tas, ka traumas ir bijušas un būs. Mēs nevaram nevienu pasargāt no traumas. Kaut kādu veidu traumas mēs visi piedzīvosim. Un labākais, ko mēs varam tajā brīdī, tad tiešām ir darīt labāko, kas tajās bērna interesēs labākais ir. Ja viņš ir sliktos apstākļos savā ģimenē, tad skaidrs, ka mēs viņu izņemam
un ievietojam citā ģimenē, tā ir auģu ģimene, vai ne? Nu, skaidrs, ka auģu ģimene ir uz laiku, nu, tad labākais ir pēc tam, nu, ka viņš nonāk adaptētā ģimenē, kur tad viņš var palikt pavisam, ja. Vienkārši censties veselīgi to visu, nu, darīt pēc labākās sirdsapziņas, jo, nu, skaidrs, ka, nu, diemžēl ir tā, kā ir. Un mums draugiem ir adoptēta meitiņa, un viņa ir ar veselības problēmām, un viņai ir bijušas vairākas auģu ģimenes. Un tas, ko viņa ilgu laiku darīja, viņa visus sauca par mammām un tētiem. Viņai visas sievietes bija viņai mammas, vienalga ciemiņi atbrauc mamma, un visi bija tēti. Nu, kad tas bērns, nu, viņš nesaprot, kura mamma man tagad, kurš tētis man tagad. Nu, protams, ka tas ir briesmīgi, nav tāda piesaista izveidojusies. Jā, bet nu, tas, ko mūsu draugi turpina darīt, un tas, ko jebkurš var darīt, ir vienkārši būt līdzās, apliecināt, es esmu tava mamma. Nu, tā kā, nu, protams, adoptētā ģimene, auģu ģimenē jau tas, protams, ir droši vien savādāk, kurš izvēlas... vai ne, kā bērniņš sauc, vai par mammu, auģu mammu, vai vārdā, vai cik arī liels ir bērniņš un tā. Bet, nu, darīt labāko, ko tu tajā situācijā vari bērnu interesēm labāko izdarīt. Man patika, kā tu teici, ka piesaist nevajag runāt, kā tu teici, piesaist nevajag darīt. Šo es paturēšu prātā, tas man paliks. Nu, tad ko tu ieteiksi? Nu, kā var praktiski izpausties tāda piesaistes darīšana tādā uzņemošajā ģimenē, kas ir... Jā, vai nu ir zīdēnīts ievietots auģu ģimenē, vai adoptētāja ģimenē ir ievietots tagad bērniņš, un ir jāsāk veidot tā piesaiste. Nu, kā man viņu darīt? Nu, vienkārši darīt. Nu, tas arī nozīmē vērot bērnu, pamanīt tos signālus, ko viņš sūta, un atsaukties. Bet? Sako bet. Oi! Es nezinu, cik gara mums tā saruna. Varam runāt, ir interesanti. Tad, kad bērns nesaņem atsaukšanos uz saviem signāliem, nu, respektīvi šajā bioloģiskajā ģimenē, diemžēl ir bijis tik slikti, kad viņa šeit raudāšanai, viņa signāliem nav neviens atsaucies pietiekamā veidā, tad, lai sevi pasargātu, viņš vienkārši vairs nesignalizē. Jā. Viņš iemācās varbūt nesajust šo vajadzību, lai izdzīvotu. Jo, nu, cik ilgi raudās? Beigsies enerģija, spēks beigsies, jā, viņa uzdevums ir izdzīvot. Un tad, kad viņš raud, jā, neviens neatsaucas, nenāk, cik ilgi raudās, nav jēgas. Tad es labāk šito izvēlos nejust, nesignalizēt, lai vispār paliktu kaut kā dzīvus tā psihija mums pasargā. Un tad, ja mēs šādu bērniņu paņemam auģu ģimenē, kurš vairs jau nesignalizē, tad, protams, kad ir grūti, ko tad tu vēros, ko tad tu pamanīsi. Liekas, ka viss ir kārtībā, laimīgs bērns, priecīgs. Jā, bet šeit kaut kā man ļoti prātā stāv viena auģu ģimene, man liekas, vienkārši man pašai bija tik tāda sirsnīga laba sajūta par to, ko es tur novēroju, ieraudzīju. Tur bija situācija, ka bija 2 mēnešu vecs bebīts ievietots auģu ģimenē, un viņi saka, tas satraukums bija par to, ka bērniņš sākumā bija ļoti mierīgs, kluss, neraudāja, vienkārši gulēja un lūkojās apkārt. Bet pēc kāda laika ir sācis raudāt. Kad acīm redzot, viņi dara kaut ko nepareizi, ja jau bērniņš sācis raudāt, bija tik mierīgs un tagad nē. Un tad es saku, patiesībā īstenībā ir tieši otrādi, jūs darat kaut ko tik kolosālu, ka beidzot viņš ir sajūtis, ka viņš atkal var signalizēt, ka viņš atkal var kaut ko sajust un kaut ko arī parādīt. Jā. Ka ir kāds, kas dzird un atsaucas. Tāpēc vienkārši labākais, ko var darīt, ja tu jautā, ir mīļot to bērniņu, dot viņam ķermenisko kontaktu, dot viņam emocionālo kontaktu, parunāties un es saprotu, ka tas prasa nenormāli daudz resursus, tīpaši, ja ir vairāk bērni vai pat vairāk auģu bērni, kur katrs ar savu traumu ir atnācis.
Nu, te ir stāsts par to, cik es pats esmu gatavs un pilns uzņemt, un cik bērnus uzņemt, lai es tiešām spētu pilnvērtīgi iedot, jo viņiem tiešām arī vajag. Bet Silvi, es tevī klausos, tagad es pilnīgi dzirdu, ka kāds no klausītājiem varbūt saka, cik tad dos? Taču izlutinās. Tam bērnam tak nekad nebūs gana. Tu viņu no sevis nost nedabūsi. Šis atkal ir stāsts par to, ka mēs domājam, ka mēs kaut kā uztrenēsim bērnā patstāvību. Un patiesībā tas atkal ir par piesaisti. Mēs atgriežamies visu laiku pie tās piesaistes, jo tā ir tik būtiska šajā visā. Piesaistē ir divas daļas. Ir tā daļa, kas ir par drošību, kad mēs čubinamies, ņemamies un kad vajag to ķermenisko un emocionālo kontaktu. Un tad ir atdalīšanās daļa, kas arī patiesībā ir pie piesaistes. Tas ir par to, ka bērns atdalās, sākot jau no 2. pusgada, kad jau rāpošana un tad pēc tam staigāšana, viņš ir gatavs atdalīties un iet izpētē. Un tad varbūt kādiem citiem, kādreiz liekas, nav ko rokās ņemt, lai viņš tur iet un patstāvīgāks kļūs. Ja? Te ir tas, ka neizlutina, neņem savādāk, nevarēs nost nodabūt. Bet tas interesantais šajā ir tas, ka patiesībā jo vairāk tu viņu ņemsi un viņam iedosi un atsauksies tai viņa emocionālā vajadzībai, jo pastāvīgāks viņš kļūs, nevis otrādāk. Jo viņš jutīsies tieši tik drošs, viņš būs uzpildījis to savu iekšējo bateriju, to savu drošības sajūtu, ka viņš būs gatavs iet jau ilgāk izpētē. Jo te mēs pamanām to īpaši ar tādiem bebīšiem, kad viņš sāk rāpot, viņš aizrāpo kaut kur, darbojas, bet tad pamet aci. Mamma tepat. Labi, varu darboties. Vai arī varbūt, sasitās kaut kur tur aizrāpojas. Ko viņš vispirms dara? Viņš fiks pie mammas, ierāpjās klēpī, pasēž, tiek pamīļots, pamierināts. Un tad atkal ir gatavs doties izpētē. Šeit ir par to, ka mēs nevaram izlutināt bērnu. Ja vienīgi, es nezinu, mēs tur 12-gadīgam bērnam vēl visu laiku opītē un ar karotīti barosim. Jā. Protams, kad ir kaut kādi pārspīlējumi, bet tādam mazam bērnam, kuram veidojas vispār tikai piesaiste, mēs nevaram iedot par daudz. Mēs varam iedot par maz, bet par daudz, mēs īsti tā kā... Protams, ja mēs te atkal ir vērot bērnu. Ja bērns grib doties izpētē un mēs viņu turam klēpī, es viņam tagad došu un turēšu, bet tu redzi, ka tas bērns ir gatavs kārpās ārā un iet, tas gan nav ok. Bet ja mēs vērojot bērnu un sekojot viņa vajadzībai, tā kā ļaujamies, vai tas ir klēpītis, vai tas ir aizrāpot, palaist, tad tur visam vajadzētu būt jau diezgan labi. Cik interesanti. Tā es tagad mēģinu apkopot prātā tās tēmas un tos domas, kurus tu esi pateikusi, tad piesaisti mazāk jārunā, viņi vienkārši ir jādara. Par bērna raudāšanu viņi ir jāatpazīst, kad ir dažādi veidi, no viņas nav jābaidās un ir jāizlasa jūsu izdotā grāmata, kā viņa bija. Mums daudz labas grāmatas, bet tieši šī bija nebaidies no bērna raudāšanas. Nebaidies no bērna raudāšanas un vērot bērnu. Tas man arī kaut kāds tāds jauns ir. Jā, nevis pēc manas izpratnes vai uzskatiem, kas tev šobrīd ir vajadzīgs un kā es gribētu, bet patiesībā vērot. Bet tas prasa ļoti lielu arī uzmanību no manis pašas. Jā. Un te atkal ir tas par to, ko tu esi piedzīvojis un ko neesi piedzīvojis. Ja tu nebūsi piedzīvojis, ka tevi vēroja un tev atsaucās un tev pajautāja vai skaidro, teiksim, tagad mēs iesim Annītē, es tevi noģērbšu. Un tā kā šī veida komunikācija, tev būs ļoti grūti to iedot tā kā savam bērnam. Bet es atkal negribu teikt, ka viss ir slikti un tu neesi saņēmusi tagad vispār es norakstītu kā māte. Ja? Nē, tā arī nav. Protams, kad... Šobrīd ir daudz informācijas, mēs daudz lasām, mēs ejam terapijā, mēs varam kaut kur pieskarties tam savam iekšējam bērnam, kaut ko dziedināt, bet, piesaiste ir maināma dzīves laikā, bet, visbiežāk, tā kā pieaugušo vecumā, mēs to varam saukt par iemācīto piesaisti, un tas ir tas, kad mēs tā kā apzināmies kaut ko par sevi, mēs saprotam, kā vajadzētu, bet tas risks ir tas, ka mēs centīsimies iedot vairāk, un mēs biežāk varam piedzīvot izdegšanu. Pagaid, ko nozīmē centīšos iedot vairāk? Es apzinos to, ka tā vajadzētu. Es esmu kaut kur sevī tam pieskāries. Jā, es esmu bišķiņ arī ar sevi pastrādājis. Es zinu, ka tā vajag, bet atkal
tur nav tā ķermeniskā atmiņa, tur ir prāts. Jā. Tur ir kaut kas dziedināts, bet vienalga, dziedinoties, es nevaru sev iedot ķermenisko atmiņu. Tas nenāks dabiski viegli, tas nāks ar piepūli. Man būs ok, es zināšu, ka par sevi jāparūpēs un tā, bet vienkārši ir jāapzinās, ka tas risks ir, ka es gribēšu ļoti censties un iedot, un man tas risks būs izdegt vairāk. Tas jau nav slikti, kad es cenšos. Jā, tas nav slikti, bet tev ir arī tas jāapzinās, ka tev ir ka par sevi jāparūpējas. Te mēs tā ļoti dabīgi aizējam līdz pašaprūpas tēmai, kas es zinu, kas tev arī ļoti, ļoti tuva, jā. Mēs par to arī ļoti daudz uzsveram, 9. modulis mūsu apmācību kursā Gedba. Bet, ko tu varētu un gribētu pateikt tādai, jebkurai mammai, bet īpaši varbūt tādai auģu mammai, adoptētājai, kāpēc ir svarīgi par sevi parūpēties. Un varbūt ir pat tādas mammas, kuras klausās un domā, es jau pati tieku ar visu galā. Ko es tas svešu cilvēku laidīšu tagad iekšā pie sevis ģimenē, vai tāda pepmamma arī varētu būt pašaprūpes veids? Jā, un es ļoti labi saprotu, jā, arī tās mammas, kas domā, ko tad es te par sevi? Reku pa bērnu jājautā, vai ne? Ko tad es par sevi? Vai par sevi arī drīkst tev jautāt, kā pepmammai? Drīkst arī par sevi, jo tas ir par mammas emocijām jau arī daudz. Jā, pašaprūpe arī tas ir tāds temats, kas nav viegls, jo tas it kā ir forši, mēs sakam, to vajag par sevi rūpēties, un kuram tad nepatīk, kad viņam dod atļauju sevi palutināt, vai ne? Bet tāpat laikā atceroties arī sevi, un es esmu tā mamma ar to iemācīto piesaisti, ja, un tur vēl ir līdzatkarības problēmas apakšā, ka tu esi vispār gatavs ieguldīties citos, nepamanot sevi. Baigi kaitinoši reizēm ir, kad tev pasaka, tev vajag vairāk par sevi parūpēties. Kāpēc kaitinoši? Vienkārši uz tevi iemest varētu. Kāpēc? Kur tev tāds dusmas? Par ko? Kaut kas tur ir, jo tu skaidri zini, kad īstenībā jau tu nemaz nemāki līdz galam par sevi parūpēties. Kā tu nemāki piezinīt, piedodas tā brutā manikīrē, pedikīrē, masīri nemāki sarunāt? Reizēm arī nemāki, jo tā problēma ar to nedrošo piesaisti ir arī tajā reizēm, ka man varbūt neliekas, ka es tik pietiekami, es esmu nevērtīgs, vai tas esmu tik vērtīgs. Un tas jau arī nav, es negribu radīt nepareizi priekšstatu, tas jau nav par manikīru un pedikīru, un to tas jau ir par kaut ko daudz dziļāku un vairāk, bet tad es neesmu cienīga, lai tu tā domā. Jā, tur īstenībā apakšā ļoti daudz šķautnes. Jo viens ir tas, jā, ja tur vēl, klasiski, man liekas, Latvijā ļoti daudziem ir līdzatkarības problēma arī, kad vai tur ir bijis ģimenē kāds alkoholiķis vai kāda cita atkarība bijusi, vardarbīgas attiecības, un tu esi kā tāds līdzatkarības bērns arī audzis un uzņēmies atbildību tur, kur vispār bērnam nebija atbildībai jābūt, parūpēties par savu mammu, kad tētis ir piedzēries vai vienalga, kaut kādas tādas lietas. Un tas jau tevī arī ieaug tik ļoti, ka tur ir vajadzīgi gadi terapijā, lai tu vispār tiktu tam pāri, bet tā pamatdoma tev ir tāda, ka, nē, es jau pēc tam par sevi, galvenais iedot viņam. Ļoti izplatīti. Un te ir tas, ka, es jau pati sev tur pēc tam, bet reku bērniņam tagad vajag. It kā tas būtu tāds ultimate, kā latviski pateikt, tāds mērķis vai tāds etalons, tā labā sieva, labā mamma, sieviete cēlā ir tā, kas neko sev, visu citiem. Man liekas, tas ir tik dziļi imprintēts mūsos. Jā, tas ir diezgan smagi. Ar to tik viegli nevar tikt galā, bet ir iespējams. Es zinu, kad man pašai bija tā, kad es pie sevis saucu pepmammu. Mācoties par pepmammu, es pati pie sevis pasaucu pepmammu, tātad 3. bērns man bija 5. Man it kā viss bija skaidrs par emocijām, par raudāšanām, par miegiem, man viss bija skaidrs. Bet, labi, tīri no pieredzes, ja es mācos par pepmammu, ir forši, kad es pati piedzīvoju, ka pie manis atnāk pepmamma. Kāds ir saņemt šo pakalpojumu? Un tad viņi atnāk, un es domāju, kas tad ir tie jautājumi? Laiks sev. Es saņēmos kaut kā, kad varbūt mana problēma arī būtu tā, kad man nav tas laiks sev. Un tad mēs sākam šķietināt, kā tas ir nav laiks sev, vai tiešām nav?
Nu, tad mēs sākam skatīties kopā. Nu, skatījās tavā plānotājā? Nu, negluži plānotājā, bet es pati stāstīju. Ar manu atļauju tas viss notika. Cik es gribēju brīvi dalīties, tik es dalījos ar to, kāda ir mana ikdiena. Un tad mēs kopā skatījāmies, nu, kas ir tie atbalsta punkti, ko es varu iesaistīt, kas ir mani iekšēji ārējie resursi. Un tā mēs īstenībā līdz vairākām foršām lietām nonācām, bet es tiešām atceros sevī to vienu brīdi, kad man likās, es tā kā gribu aiziet uz kino, varētu paņemt aukli, samaksāt auklei par bērnu pieskatīšanu, un es varu aiziet uz kino, un tad man likās, cik tas ir stulbi. Maksāt auklei un iet tērēt naudu uz sevi. Jā. Un tad, kad es sapratu, ka patiesībā stulba ir tā doma, ko es iedomājos, tad notika kaut kāds klikšķis. Nu kā, bet tas taču ir normāli. Un tu aizgāji? Es aizgāju. Nevienreiz vien. Malicis. bet ir jānonāk līdz kaut kādam punktam, ka tu saproti, ka tu drīksti. Nu, ka tas ir tad, kad tā nav vēlme, tā ir vajadzība par sevi parūpēties. Un patiesībā ļoti bieži arī mēs pārprotam, nu, kas tad ir rūpes par sevi. Nu, mēs uzreiz tur manikīrs, spā, frizērs un tā tālāk. Pamatprogramma. Bet tas ir ļoti daudziem ir tā izpratne, rūpes par sevi. Nu, ko tad tu tagad uz nedēļas nogalē uz kādu spā viesnīcu aizbrauks? Bet patiesībā jau tas mums iedod tikai īstermiņu kaut kādu lādiņu vai ne ikdienai. Ikdienai mums vajag tādu, kas ir ilgtermiņā, tāds regulārais. Un tie jau ir tie pamat 4 virzieni, kas ir pietiekams miegs, veselīgs uzturs, pietiekami daudz ūdens, fizikās aktivitātes, svaigs gaiss. Ļoti labi pateici visu noskaidrojumu. Un, protams, kad jaunajiem vecākiem pasaka pietiekams miegs, tad arī liels acis tieši kur. Bet ir vecāki, kuriem nesagādā problēmas, neizgulēšanās, viņi tiek ar to galā. Un tad ir cilvēki, kuriem ķermeniski ir grūtāk. Un attiecīgi tad viņiem ir jādomā, bet kā es varu gulēt, bet varbūt, ka man ir jāpaņem tā, nakts aukle, piemēram, kas pa nakti to bērniņu pieskata. Es domāju, jau visu kaut ko var atrast, bet jā, ir arī kaut kas tāds dzirdēts par nakts auklēm. Vienalga tā varbūt arī kāda radiniece, ko tu sarunā, kas par nakti atnāk blakus istabā darboties ar to bēbīti, varbūt tur ir atslaugts pieniņš vai maisījums, un ka tu vari izgulēties. Vai vienalga, tu aizbrauc kaut kur citur, ja tev nav iespēja, ka tu dzirdi, ka tas bērns raud, un tu vienalga esmu trauksmē un nespēja, vai ne? Bet ja tā ir problēma, tad tā ir jārisina. Jo neizgulēšanās, diemžēl, tur ir smadzeņu ķīmija sajiet ķīselī, un tur ir psihozes, depresijas un tā tālāk, tur ir nopietni notikt. Bet ēdiens, dzēriens un kustības un svaigs gaismas visiem ir pieejami. Atver logu, ja nevar iziet ārā. Neej uz vingrošanas zāli, uzliec savu mīļāko dziesmu un izlēkājies pie tās dziesmas. Tā jau ir fiziska aktivitāte. Arī ja tu ar mamām mēs runājam par to, ka tev nevajag hanteles iepirkt un vēl kaut ko, tev vajag vienkārši izlēkāties, lai tu asinsriti padzinātu. Un visas šīs te pamatlietas, ka mēs runājam, ka tas ir kaut kāda sīkumiņa, ka tā ir varbūt tāda lēna tējas krūzes izdzeršana. Lēna, tās ir 5 minūtes, bet apzināti, kad es tiešām arī izsmaržoju, izgaršoju, izjūtu. Un 5 minūtes, var katrs atrast ikdienā. Šīs ir tās lietas praktiskās, par kurām jūs arī tādā mammas konsultācijas vizītes laikā runāt ar Jā. Bet, noslēdzot lēnām jau mūsu sarunu, es gribēju nedaudz to vīrieti ienest. Šī sarunā. Es zinu, ka arī tev ir brīnišķīgs vīrs, kuram ir pasties arī kāda svētība, tik zinoša sieva un tik tāda gudra, bet arī redz, kā mūsu daudzas, arī no mūsu adoptētām naudas ģimenēm, protams, viņām vēl ir partnerattiecības, un tad ienāk tas bērniņš, vai jūs arī par to runājat, vai tev ir kaut kāda atziņa no savas bērna audzināšanas, ko tu ļoti gribētu ieteikt un iedot, vai ko tu esi novērojis, kas varbūt ir tie tie grābekļi vai tās lielās kļūdas vai tie riski, ko cilvēki nepamana un ignorē. Jo bērns uz vienu brīdi paliek pilnīgi centrāls. Jā.
Kas gan es uzreiz piemetināšu, Pepmāmas nedod padomus, ja? Jā, palabo mani, ja es tā. Pepmāmas seko līdzi ģimenes vajadzībai, un ja tur ir nepieciešama informācija, sniedz informāciju, bet ar savu personīgo pieredzi mēs nedalāmies, jo katram tā var norezonēt savādāk. Cik kā? Tad nav tā, ka tu stāsti par sevi? Nē, es tik cik es varbūt sākumā iepazīstinu, kas es tāda esmu un cik man bērni un tā, bet principā es... Bet ja es tev prasītu, Silvina, pastāsti, kā tev ģimenē ir? Jā, nu tad es varētu pajautāt, ko tas tev tieši dos. Tad tu zinās, kāds ir manā ģimenē. Nu, pieredze. Un ko tev tā pieredze dos? Es varbūt kaut ko vērtīgu var paņemt no tā. Jā, bet tavā ģimenē varbūt ir pilnīgi cita situācija. Kā tu man atšuvi, jā, tagad? Protams, tas nenotiek tik brutāli, kā es šobrīd varbūt pateicu, bet ir, lai pateiktu, jā, ka tā mana pieredze tavā situācijā varbūt īstenībā pilnīgi noteikti nebūs noderīga. Bet mēs skatīsimies, kas ir tava situācija un kas te varētu palīdzēt, un tad kā tev liekas, vai tas varētu palīdzēt. Un skatīsimies tiešām, forši arī, ka tās ir tās pārvizītes, ka mēs esam uz vietas, mēs redzam, nu kā tur tā dzīve notiek, un kas tad tur realitātē varētu strādāt un nevarētu. Nezinu, piemēram, situācijās par miegu reizēm arī kāds kaut ko pajautā, kā tur gulēt labāk un tā, un es varbūt izstāstīšu, nu jums vajag tur šitādu un tādu gultiņu, bet varbūt tur vispār guļamistaba ir, nezinu, 3 kvadrātmetri, kur ir tikai vienai gultē arī vieta. Bet par tām partnerattiecībām atgriežoties, nu tas, ko es viennozīmīgi gan varu ieteikt un kas visur vijās, jebkurās attiecībās, tā ir komunikācija. Arī esot kā atbalsts audžu ģimenēm, arī par šo runāts, kad man nav nekad tēti piedalījušies vizītēs, bet viņi tiek ienesti ar to, ko viņš teica, ko viņš darīja vai kā viņam ar to iet. Un skaidrs, ka mēs otru cilvēku neaprunājam, bet mēs varam tad aicināt un mudināt, bet vai tu viņam esi to pateikusi, kā tu jūties vai kā tev tas izskatās, ko viņš par to saka, un ko atkal tu par to domā, ko viņš... Nu, tā kā tādas vienkārši mēs apspēlējam to no tādas puses, bet primārais aicinājums ir sarunājies ar savu partneri, stāsti viņam par to, kā tu jūties, droši arī atklāti. Klasiskā atbild, normāli. Normāli, jā, bet aicinājums tomēr ir atklāti, stāsti, varbūt tu neatpazīsti sevi, tā arī varbūt problēma, tad tev jāstrādā ar sevi, kas tad ir tas normāli. Emocija kartiņā. Jā, bet primāri, sarunājies, stāstī, kas ir tās grūtības, un ir bijušas situācijas, kad audžu mammai ir kaut kāda varbūt viena ideja par to, kā kaut kas varētu notikt, bet vīram varbūt cita. Un tad, kas tur notiek pa vidu? Un tad tur pa vidu ir jānotiek sarunai, vienkārši cieņpilnai, atklātai sarunai, un ja paši nevar, tad pieaicina kaut kādu terapeitu, kas var palīdzēt, dažādā veidā sarunāties. Bet saruna, visnotaļ noteikti, tā ir saruna, nekas labāks. Jauns, nekas nav izdomāts. Labi, Silva, tad es tev tagad nekā Pepmammai, bet kā labai paziņai, jā. Es tev tomēr uzdošu jautājumu, bet es zinu, ka jūs ar vīru esat apmēram 20 gadus kopā jau, ja? Jā, tieši 20. Jo, man liekas, mums ir viens gads kaut kāds tur, ja? Un 3 bērni. Kas ir tas, kas jums ir palīdzējis to laulību saglabāt un tādu, noteikti tādā kvalitātē nezaudēt, bet tieši attīstīt un uzlabot, vai tu vari noslēgumā kādu no savas pieredzes padalīties ar kādu pērli tomēr, cerot un ticot, ka kādu varbūt tas uzrunās? Jā. Es zinu, ka jums ir randiņi, bet varbūt, ka tev ir vēl kaut kas. Tātad mums paveicās ar mācītāju, kas mūs laulāja. Mēs gājām pie Edgara Maža, kurš mums bija pirmslaulību sarunas pie viņa un arī viņa laulība ir bijis kā piemērs tam, kad viņiem ar sievu ir regulāri randiņi. Redzi piemērs, un tas tev ir stiprinājis. Jā, tas ir savādāk. Tas gluži nav tā kā, ka es nejaucos, nemācu citam kā dzīvot. Viņš saka, ir forši iet randiņos. Tad to mēs arī sev tā kā paņēmām, ka mēs esam mēģinājuši regulāri randiņus. Protams, ka ir visādi laiki bijuši, un tieši tā, tad, kad bija pirmais bērns, kas tiešām visu laiku raudāja, kādi tur randiņi vispār, tu ne rīta, ne vakar nesaproti.
Bet atkal grūtākos brīžos, kad nav bijis iespējams kādam uzticēt bērnus un doties tajos randiņos, tad var atrast iespējas, kā tad tas randiņš var būt mājās, kaut vai tiešām tur tās 10 minūtes kopā pabrokastu un kaut ko parunājies. Bet, jā, tā komunikācija. Sarunas, randiņi. Un laikam, mēs tā kā esam arī ticīgi cilvēki, tad man ir tā apziņa, lai cik mums grūti būtu, mēs varam lūgt viens par otru, mēs varam lūgt par savu laulību. Un man neienāks prātā doma, tagad ir šitik grūti šķiramies. Jo es zinu, ko Dievs par to saka, un situācijas ir labojamas. Es nerunāju, protams, par to, kur tur ir vardarbība vai tiešām sievietē, bērniem bīstami apstākļi, bet mūsu gadījumā, ja tie ir kaut kādi strīdi vai kaut kas tur vienkārši nepatīk otrā vai kaut kā tā, tas nav iemesls, lai tāpēc uzreiz iet un šķirtos, ja. Mēs vienkārši zinām, kad mēs gribam to dzīvi kopā pavadīt, un attiecīgi tad, ir jādzīvo tā, lai forši būtu to dzīvi kopā pavadīt. Tā. Paldies. Un pēdējais tātad, ja mūs klausās Tilta ģimene kāda, Audžu ģimene, un jūs ir uzrunājis šis Pepa mammas sniegtais atbalsts iespējamais un konsultācijas, jūs vēlētos to savai ģimenei, un ja jūsu ģimenei ir bērniņš, kas tātad ir līdz 3 gadiem ieskaitot, tātad dienu pirms 4. dzimšanas dienas vēl, jūs noteikti variet sazināties ar mums, un neatkarīgi no tā, kur ir jūsu dzīves vieta, mēs jums piemeklēsim ar Silvas palīdzību Pepmammu. Ja jūs tieši ir uzrunājusi Silvu un viņas pieredzi, un jūs gribētu ar viņu satikties, kur tevi var meklēt? Klasiski jau Facebooks Silva Atvara, Instagrams Silva Atvara, un Pepmammu mājaslapā arī ir pep.lv, tur ir arī mans bišķiņu pastāstiņš par mani, un arī gan e-pasts, gan telefona numurs, tā kā tur mani arī var atrast. Un tad vēl pēdējais par grāmatām. Esmu jūsu izdoto grāmatu fane. Manuprāt, man ir varbūt 80% to visu grāmatu, un pēc tematikas, kas man aktuālāk. Ļoti, ļoti patīk, visiem vienmēr arī iesaku, kur viņas apskatīt, un vai ir kāda, kurus tu tad tieši ņemot vērā mūsu auditoriju, tu jau uzreiz zini, jā, lūdzu, vērts izlasīt, apsveriet iespēju iegādāties. Es nezinu, vai jūsu mājaslapā ir lētāk nekā grāmatnīcā. Lūdzu, tev reklāmas iespēja, Līnas. Jā, Līna, tātad lina.lv ir tā mājaslapa, kur ir informācija par Līnu, tā skaitā par grāmatām. Jau tiešām grāmatas mums ir diezgan daudz skaitā. Un, jā, mūsu mājaslapā viņas noteikti būs izdevīgāk nekā grāmatnīcās, bet, ja kāds nav Rīgā un uzreiz ļoti grib, tad droši vien savas pilsētas grāmatnīca arī var atrast, bet Līna sūta arī ar Omnivu, tā kā ir iespējams pasūtīt arī elektroniski. Kuras es ieteiktu? Noteikti tā ir, ja par tādiem mazākiem bērniem niķu nav, tā ir grāmata par tādiem, no pusgada līdz tiem 3, pilniem 4, pilniem 3, 4 dzimšanas dienai. Tā ir grāmata par šādu vecumu, tā kā tur ir iekšā gan par vecākiem un emocijām, gan par bērnu emocijām, un tas pats par piesaisti un visu šo mēs tikko gudri runājām, tur arī daudz kas ir iekšā. Tā kā tā ir tāda vērtīga grāmata mazu bērnu vecākiem, audžu vecākiem, aprūpētājiem. Par to raudāšanu, ja ir tā tēma, to jau minēju. Par bērnu miegu arī, ja ir aktuāli jautājumi, tad ir arī grāmata par bērnu miegu. Vienkārši ir jāiet un jāskatās. Un tad ir iekšējo bērnu. Iekšējais bērns. Man ļoti patīk arī, mums ir grāmata arī senus ievainojumus var dziedēt. Jā, tur arī var sev ļoti labi tā kā kaut kur pieskarties. Un tevis minētā līdzatkarība arī. Jā, pārtraukt līdzatkarību brīnišķīga grāmata arī.
Nu, visas grāmatas ir Visas, brīnišķīgas. Es pat nevaru tiešām. tev kaut kā nosaukt vienu, jo, protams, ja gribās par bērniem, tad skatāmies bērnu tēmas, bet, ja gribās par sevi, tur ir arī par pāra attiecībām, par komunikāciju pāra starpā, tā kā, ja vien atliek laiks to visu izlasīt, tad, protams, ka var lasīt. Grāmatas ir tiešām ļoti labas un vērtīgas. Mēs varbūt, ka pat pieliksim saites mūsu sarunas aprakstā vai kādas bildes, jo tiešām es arī apmācībās tās iesaku par iekšējo bērnu, dziedināšanu, seno ievainojumu. Tiešām ļoti vērtīgs papildu resurss. Silva, es tev teikšu lielu paldies par tavu atvēlēto laiku, par dalīšanos ar pieredzi. Man pašai bija personīgi ļoti vērtīgi, labi formulējumi, domas, kuras es paņemšu un paturēšu. Vai ir kaut kas vēl, ko tu noslēgumā gribi teikt? Jā, vēlreiz paldies tev par aicinājumu. Jā, droši vien bija kaut kas ļoti pārgudri, bet cerams, ka būs saprotams arī klausītājiem, jo es vēlreiz gribētu varbūt šajā pašā kontekstā tad uzsvērt, ka mēs vienmēr varam kaut ko baigi gudri izlasīt vai baigi gudri kaut ko tur runāt galvā, ja? Bet tāpat kā par piesaisti, viss ir par darīšanu un ķerties klāt un darīt, vai tā ir sevis izzināšana, apzināšanās un izmeklēšana, lai satiktu kaut kur to savu ķermeņa emociju vai iekšējo bērnu. Vai tā ir piesaistes veidošana ar bērniem, vienkārši jādara, un forši ir kāds līdzās, kas var palīdzēt. Paldies! Paldies vēlreiz klausītāji, paldies, ka noklausieties sarunu, dalieties, pārsūtiet kādu, kam mums liekas, kam šī būtu jādzird, un līdz nākamajai reizei visu labu!